Šodienas video būs iedvesmojošs tev un atgādinājums man sev pašai, kad ir jādara tas, ko sirds tev liek. Es esmu ļoti bieži savā Instagram kontā storijos likusi šīs bildītes, kur ir mans plāns un kur ir Dieva plāns. Un uzticieties vienmēr tam, kam jūs ticat, tas ir Dievs, tas ir universums, vienalga kam. Un atcerieties to, ka vienmēr tam kaut kam augšā, tam kaut kam lielākam vienmēr būs labāks plāns par jūsējo. Un šodien mans stāsts būs diezgan liels pierādījums tam. Man ir tagad 27 gadi, un savos 27 gados es izlēmu, ka es vēlos nolikt autovadītāja tiesības. Visādu apsvērumu dēļ es tās vēlos nolikt tagad. Viens no tiem ir, ka drīz pārvācoties atpakaļ uz citām zemēm, es vēlos, lai man šīs tiesības ir, kā arī man būtu vieglāk ar meitiņu, un es redzu diezgan liels plusus, un arī viena no manām manifestācijām ir G-Wagon. Jā, un kā tad es ar viņu varēšu braukt, ja man nav šīs tiesības? Tāpēc bija man tāda vēlme sākt tiesības likt vasarā, tad, kad man nav universitāte, vairāk laiks un tā tālāk. Un tā arī tas palika, tā arī es to biju atstājusi, ka es to sākšu darīt šajā vasarā. Lūk, sanāk 2 nedēļas atpakaļ, varbūt bišķiņ ilgāk, 2 nedēļas atpakaļ, es nesen runāju saistībā par tiesībām ar vienu cilvēku. Un es sāku teikt, ka jā, man jāsāk darīt, un es jau, fun fact, es īstenībā jau vienreiz esmu mēģinājis nolikt tiesības, un tas bija tieši pirms Covida, un sākās Covids, un es vairs nevarēju, tā kā, nolikt tiesības, jo, tā kā bija visi tie noliegumi, bla, un tā arī man tas viss aizgāja, un es vairs neko nedarīšu. Lūk, un es tā kaut kā runāju šo cilvēku, un viņš tā kā arī tā kā saka, jā, ir jānoliek, un tā, es saku, jā, viss jāsāk vasarā darīt šis tā. Un pagāja pāris dienas, es mājās sēdēju divānā. Vajadzēja vispār paņemt telefonu, lai jūs redzētu, kā tas bija, bet es paņemšu klāt. Sēdēju mājās un strādāju pie datora, es paņēmu telefonu, un es redzu pie message'iem, un, zini, tas requests. Un es biju tieši ielikus kaut kādu video saistībā ar Izabeli, man šķiet, ar kur viņa tā kā ēda to gaļu, un es domāju, varbūt kaut kāda mamīte man ir uzrakstījusi, jāatver varbūt kaut kāds ieteikums, vai varbūt es varu kaut ko palīdzēt. Un es ieraugu, ka tā nav mamīte. Un es tā kā, es klikšķinu, un es saprotu, tā nav mamīte. Tā ir autoskola. Un es domāju, kāpēc man raksta autoskolu? Un es atveru vaļā, un es ieraugu tekstu, un es uz viņu skatos, un man vienkārši galva šitā ten griežās. Viņi man griežās, man ir melns, es skatos uz melnu bildi, jo es vispār nesaprotu, kas notiek. Un man ir atnākusi sadarbība ar autoskolu Einsteins. Ka viņiem patīk mans saturs. Ka viņiem patīk, ko es daru, ko es runāju, un viņi vēlētos ar mani sadarbību. Man tajā brīdī vienkārši, kā es tikko minēju, man bija vienkārši melns gracījumi. Un Agdies, es pateiktu, jums esmu tik priecīga. Un, laikam, vēl līdz šim nesapratu bišķiņ, kas notiek. Un, protams, es piekritu. Un man, protams, vajadzēja visu kaut ko saskaņot, visas citas lietas, lai es visu paspētu izdarītu. Bet, labi, tas nav par to. Bet stāsts ir par to, ka man nekad mūžā nav bijusi vēlme radot šo saturu, ko es stāstu jums, iegūt sadarbības.
Un man vienkārši tas nāk automātiski ar jums runāt, jums stāstīt. Es jums vienmēr runāju par ticību, par to, ka jūs vienmēr varat saņemt to, ko jūs vēlaties. Un šeit ir tas stāsts, ka kaut kam tur augšā ir labāks plāns par manējo. Un jo vairāk es daru to, ko es mīlu, ko manas sirds man saka, dari, tu pasies, kā tu mirdzi, un cilvēki jums, un esat jūs galvenie tie cilvēki, kas man seko, kas man raksta, kas man vēl vairāk dod šo iedrošinājumu turpināt darīt, un kad jūs man rakstat, ka jūs gribat vēl, un tad man ir vienkārši tāds, ok, let's go, tā kā daram. Un pēc šī piedāvājuma es sapratu, ka man ir tiešām jāturpina darīt to, ko es mīlu. Un šādā veidā stāstot to jums, es ar jums vienmēr dalīšos ar pilnībā visu. Un to, ko es saņēmu pēdējo komentāru, ka nevajag dalīties ar saviem sapņiem, tas nav pareizi. Mēs dalāmies, mēs radām prieku, mēs radām laimi, mēs radām šo burvīgo cerību, jo redziet, kā viss nokārtojās. Un kā jau es minēju, viena no manām manifestācijām ir I passed my driving test. I'm gonna pass it. So, es to izdarīšu, un es esmu neizsakāmi priecīga, ka es varēšu jūs reāli ņemt līdzi ar sevi, dalīties, kā man iet, kā šai blondijai galvai iet uz ceļa. Un es ticu, ka viss būs kārtībā. Es esmu nenolīgi priecīga un uzticamies sev. Un tiešām daram to, kas jums rada šo prieku acīs, kā man tagad runājot ar jums. Kaut kad es jūs neredzu. Bet es ļoti ceru, ka drīz kaut kādā pasākumā mēs visi kopā tiksimies. Bet es vēlējos pateikt tiešām milzīgi katram no jums, kas man seko, kas man raksta, kas man vēl vairāk iedvesmo darīt to, un paldies par šiem tekstiem un vārdiem, ko jūs man katrs rakstat. Tā kā tas ir tik forši, es esmu tik pateicīga. Un ticam sev, un ja sirsniņa jums saka kaut ko darīt, tad jūs to darat, jo kādam augšā ir labāks plāns priekš jums. Tā kā pavisam drīz tiksimies jaunā, savādākā kontekstā. Es ceru, ka jums patiks. Un, ja jums ir kādi jautājumi, droši rakstiet man. Un pavisam drīz tiksimies jaunā video. Bye, bye!